Sveiki, sveiki! Mūsu jau kārtējā nākamajā video sērijā, kur mēs turpināsim mūsu sarunu ar brīnišķīgo senioru menedžeri, jā, Duolife'ā Jeļenu Veceli. Iepriekšējā video mēs jau runājām par tādu lietu, kā nospraust mērķus, jā, un kā no punkta A nokļūt līdz punktam B, un cik tas ir svarīgi. Un šoreiz mēs mēģināsim izkristalizēt, jā, kā skatīties uz tādu lietu kā lēmuma pieņemšana gudri no divām pusēm, vai ne? Kā pirmkārt, kāpēc mums pašiem būtu svarīgi saprast, ka nevis es gribu, bet tas ir apzināts lēmums, ko es pieņemu, piemēram, veidot biznesu kompānijā Duolife, vai ne? Tev tā arī viss sākās ar lēmumu pieņemšanu, un kādas ir tās tavas pozitīvās lietas no Duolife, jā, kas varētu cilvēkiem būt interesanta, jā, kā tēma par lēmumu pieņemšanu arī sākt savu biznesu tieši Duolife'ā. Jā, sveika, Sandra. Pirmkārt, man liels prieks tevi redzēt. Es skatos, mēs tā ar tevi šodien līdzīgos toņos, jau uz pozitīvā gaiša viļņa, un es vēl tagad pasmaidīju, dzirdot tavu jautājumu par lēmumu pieņemšanu un atceros, kā es atnācu uz Dolai. Es atnācu pēc viena zvana. Man ir piezvanījusi Marita Liepiņa, kas šeit ir uzsākusi ar šo biznesu. Jā, par to viņai ir tiešām liela pateicība, jo viņa parādīs šo ceļu. Un es zinu, ka tajā dienā viņa zvanīja daudziem. Es zinu, ka daži ir atteikuši. Es personīgi biju atpūtā un teicu, Marita, es paskatīšos rītā. Es atbraukšu un paskatīšos. Un es zinu, ka mans sponsors Ingāruma ir iestartējusi dienu iepriekš, jo tajā dienā viņi bija mājās un paskaties un pieņemam lēmumu. Ja? Es pieņemu lēmumu vēlāk. Vai tas man traucē uzbūvēt struktūru? Pilnīgi nē. Jautājums, vai es uzreiz biju gatava būvēt struktūru? Nē. Es atnācu uz kolagēnu, tagad smaidu, jā, kāpēc? Tāpēc, ka pat drēbes šajā krāsā. Bija vajadzīgs kolagēns, ko es jau iepriekš esmu minējusi. Es pat vairāk pateikšu, es paņēmu vairākus kolagēnus, jo bija vajadzīgs man, mammai, vīra mātei, divām draudzenēm es piedāvāju, ja mans pasūtījums ir sastāvējis no 5 kolagēniem. Tajā brīdī es arī vēl nezināju par iespēju, par bezmaksas, faktiski bezmaksas, ja, piegādi pa 1 eiro. Un tā ir uzsācis mans stāsts. Vai es domāju tajā brīdī, kad es būvēšu struktūru vai es taisīšu biznesu? Viennozīmīgi nē. Vai es varēju vispār iedomāties, ja mēs runājam iepriekš par punktu A un punktu B, kur es esmu un ko es te plānoju? Nē, man vienkārši vajadzēja produktu. Bet kaut kā tā ir sanācis, kad es biju tiešām sajūsmā par produktu, par mājaslapu, ko es ieraudzīju, jā, pa savu personīgo ofisu, kas man bija iedots līdz ar produktu pilnīgi pavēlti, ņem un lieto, dalies ar citiem. Un jā, tad sāka augt komanda. Lēmumu es tā pieņemu pa īstam, man liekas, tikai tad, kad es dabūju pozīciju executive leaders. Tas ir 4. mūsu mārketinga plānā. Jo līdz šim es tā, nu tā vieglu sirdi dalījos, kaut ko stāstīju, jā, kaut kādi zūmi, tur piedalījāmies, kaut kādas prezentācijas un tā, bet tad man bija tāds klikšķis galvā, kad es redzu, ka šeit ir attīstība. Un executive leaders tas ir tas status, kas dod tiesības uz mašīnu. Varbūt tāpēc man arī kaut kā saslēdzās, ja, kad apmēram kāds saka, hei, ja, šeit var dabūt kaut ko vairāk. Šeit var iegūt kaut ko vairāk, šeit var iemācīties kaut ko vairāk. Un tāpēc arī šeit es ļoti priecājos par cilvēkiem šobrīd, kas nāk jau uz gatavu komandu, uz gataviem risinājumiem un instrumentiem, ar skaidru lēmumu, kad es gribu šeit Duolife redzēt kā biznesu. Ne tikai kā produktu lietotais, bet arī kā biznesu. Jo apzinīgs lēmums, manuprāt, tas ir vispār sākums. Sākums visam. Ko tu domā par to? Nu, jā, protams, jā, klausījos tevī, un kad tu teici, ka lēmumu pieņēmi tikai kaut kad vēlāk, tad jau man gribējās jau tā kā iespraukties par to, ka lēmums par biznesu tika pieņemts vēlāk, vai Jā, ne? Bet jā. lēmums pamēģināt vismaz produktus, noticēt tam, ka šķidrais mūsu Duolife kolagēns varētu būt feins gan pēc viņa sastāva, gan pēc visu tā dabiskuma simtprocentīgā un tādā garā, ja? Tātad tāpat bija lēmums. Bet sākumā caur produktu, vai ne? Tātad, un Mhm, pēc tam mhm. tikai bija šis lēmums par biznesu. Un, jā, tāpēc arī mēs šo video sēriju taisam, lai iespējams kāds ieraudzītu jau pašā sākumā, ka
vienkārši ar šiem brīnišķīgiem produktiem var veidot biznesu. Ja, un sākt ar lēmumu jau par biznesu, jo Mhm. soļi mazliet atšķirās. Jo, ja mēs pieņemam lēmumu par biznesu, tad ir arī tur tie ātrie starta bonus, visi sādi, vai ne? Tad ir savādākas Mhm. darbības, tad mēs jau varam veikt un jau savādāku jau rezultātu saņemt, vai ne? Taču Mhm. atkal par to, kāpēc ir vērtīgi arī no tāda instrumenta viedokļa kaut kur tu biji minējusi par to, ka tev ļoti patīk Dolife internetu veikals, kad viņā Jā. esot ērti orientēties un ka tev ir pieredze, ar ko salīdzināt. Varbūt tu vari par to arī vairāk pastāstīt, ka tas nav tikai tā, ka, o, jā, es gribu, es lēmumu esmu pieņēmusi, ja, kas tad mūs sagaida, ja mēs tad Mhm. pieregistrējamies un lēmums pieņemts. Es labprāt padalīšos, un pirmkārt, tagad klausoties tevi, ja, kā tu teici, jā, nav bijis tā, ka pieņemts lēmums, bet es pat savā YouTube kanālā biju ielikusi informāciju, un arī mājaslapā man Facebookā par to, cik es biju nopelnījis pirmajā mēnesī. Vienkārši daloties ar informāciju. Kā tev liekas, vai vispār varēja nopelnīt kaut ko? Nu, tā, Noteikti. uz dūlo. Kā tev liekas, cik Noteikti. man bija? Uh, Cik var nopelnīt? Tu uzdod Jā, jautājumu, cik? jā. Nu, nezinu. Nu, Nu, konkrēti, kā tev liekas, cik man bija pirmajā mēnesī, kopš es sāku lietot? Es pieslēdzos Dolaifu 16. martā. Un, attiecīgi, jā, 30. aprīlī es saņēmu savu pirmo algu, jo mums reizi mēnesi, kā es saucu, alga, beidzās periods, ir no 16. datuma līdz 15. un 30. datumā mēs saņemam algu. Vienalga, vai tas ir ziema vai vasara, vai tas ir 30. decembris. Kā tu domā, kāda bija man pirmā alga? nu, ņemot vērā tavas personīgās īpašības, atvērtību, sirsnību un visu pārējo, jā, tad es domāju, ka Paldies! daudz Mm. cilvēku ieklausījās tavā piedāvājumā, gan jau ka pievienojās, iegādājās arī produktus. Un iespējams, ņemot vērā droši vien arī ātro starta bonusiņu, ja mēs pieņemam, nu tad nezinu, kaut varētu būt uzreiz jau pirmajā mēnesī kādi 200-300. Nu, diezgan pareizi, jā. Pie tam es zinu, ka šīs, kā tu saki, jautājums ar āķi, mēs ar aiz ekrāna nebijām par to runājuši, tas man tā spontāni nācis, jā. Man ir skrīns uztaisīts pirmajā mēnesī bez ātriem bonusiem, kas vēl papildus 250 eiro. Es nopelnīju 368 eiro. Wow. Pirmajā mēnesī, Nu, jā. es to Jā, minēju tagad vienkārši tā, ka jā, vai tiešām pirmajā mēnesī kaut ko jā, tādu, nu, vai 200 vai pat 300, ja, jā. nu, kad Tas pirmajā ir reāli, mēnesī tas ir mans uzreiz. stāsts, jā. Un, jā, man ir skrīns uztaisīts, to es arī glabāju kā tādu piemiņu un atgādinājumu sev. Un kā jau grāmatvedis, jā, kā es jau minēju, es godīgi sakot arī savu biznesu, man patīk analizēt arī caur cipariem. Es tūlīt arī pastāstīšu par mūsu mājaslapu, es neaizmirsu, jā, bet par to, kad es uztaisīju, tikai gadu atpakaļ, es uztaisīju Excelī savu biznesa analīzi, kur es katru mēnesi sarakstīju, cik man ir bijuši punkti, cik man ir bijusi nauda. Un, attiecīgi, pa gadiem es izcēlu labāko mēnesi, sliktāko mēnesi. Tā ir analīze. Es redzu, un es zinu, ka jā, ir švakāki mēneši pats par sevi, kā jebkuram biznesam ar sezonāls raksturs. Un zinot šo informāciju, ir vieglāk saprast un gatavoties nevis tā kā, lai tev tā kā pa viļņam augšā lejā, bet visu laiku ir iet uz augšu. Ja? Tas moments, kad es caur cipariem ieraudzīju šo, pie tam es sataisīju tādā veidā, kā Excel tabuliņu, lai es redzu, 2021, 2, 3, 4 janvāris. Un es redzu, visi janvāri šajā gadā, visi janvāri tajā, februārī un tā tālāk. Un, kad es saliku kopā nopelnīto naudu, es domāju, wow, pa tiem 4 gadiem, kopš es šeit esmu. It kā liekas, katru mēnesi tu kaut ko pelni, ja? Bet ļoti skaidri var analizēt, redzēt, nav jābūt grāmatvedim, uzreiz teikšu, nav jābūt grāmatvedim. Ja, jo man daži saka, jā, tu jau kā grāmatvedis caur cipariem, tu redzi, un tev ir vieglāk, jā, ir iemaņas, ko es redzu ātrāk noteikti, jā, jo ir pieredze, bet šeit kompānija mums ļoti dod lielisku instrumentu, kā jau to minēja, mājaslapu. Viss ir smalki. Katru mēnesi tev ir, kā es saku, konta izraksts, kur tu vari redzēt, cik ir tavs apgrozījums, cik tu nopelnīji par pieslēgumiem, cik tu nopelnīji par statusu, cik tu nopelnīji komisijas, cik tu nopelnīji par to, ka šeit esi papildus bonusi, kas ir doti. Ja? Es jau neskaitu dāvanas, kas katru mēnesi mums ir. Tas tev ir pieejams jebkurā diennakts laikā.
No telefona, no datora, tu jebkurā brīdī vari paskatīties, ja, pāanalizēt, kas nav mazsvarīgi, un papētīt, kas ir mainījies, kas ir uzlabojies. Ja, nu, ja, protams, ir interesi. Ja tev ir, protams, pieņemts lēmums attīstīt Dolaivu kā biznesu. Ko saki? Lēnā, brīnišķīgi. Jā. Es gribēju, zinu, kas man ienāca nu pat prātā, jo arī tā ir ļoti nopietna tāda tēma, ko es jau piedāvāju, ja tev noteikti izvērst vairāk un dziļāk, un mēs par to varētu nosaukt kā analizē un audz, ja, kas Mhm. iespējams varētu būt kā nākamā tēma, par ko mēs varētu jau sarunāties, ja, jo tāpēc, ka, jā, šī te analizēšana, gan savu darbību analizēšana, gan savu rezultātu analizēšana, tā ir tik brīnišķīga, lai tu varētu redzēt, tev tas ved uz rezultātu arī vai neved. Bet par to es piedāvāju vairāk izvērst. Tātad jau nākamajā video, starp citu, kolosāli, kad ieminējies jau par to. Bet šobrīd, jā, par lēmumu pieņemšanu turpinot, jā, tev bija lēmumu pieņemšanas moments sākumā par produktu, pēc tam par biznesu, ērts foršs internetu veikals. Man bija savu lēmumu, bet tagad, kad es esmu nolēmusi, tik tiešām arī pieņēmusi šo lēmumu, kad es izvēlos Duolaivu kā biznesu, ja, Mhm. tad man liekas, jau komandu iepriekšējā zūmā grib atsaukties uz to brīnišķīgo, ko tu arī teici par to, cik svarīgi ir veidot attiecības ar cilvēkiem, nevis pārdot tiešā veidā, vai ne? Mhm. Un no tā būs atkarīgs atkal katra uzrunātā cilvēka pieņemtais lēmums. Vai viņš pieņems Mhm. lēmumu pateikt tev nē, vai pieņems lēmumu pateikt jā. Un, ja mēs uz cilvēku skatāmies uz katru komunikāciju nevis ar mērķi, ko mēs varam iegūt, ja, kad, lai viņš pieslēdzās, lai viņš veic savu pirkumu, loģiski mēs tādā veidā audzējam savu biznesu, ja, bet kādā veidā tu strādā arī noskaidrojot iemeslu, kāds tad atkal katram cilvēkam ir savs vēlmju slieksnis, vēlamo darbību Jā. slieksnis un tā tālāk. Var pastāstīt mazliet vairāk par to. Jā, es Protams, labprāt nevar ar to. atkārtot visu webināru, jā, ne, Nu, ir protams. lieliska ziņa, var noklausīties ierakstu, ja? Bet tas Jā. moments, kad šī ir mana viena no mīļākām tēmām - komunikācija un attiecību veidošana. Jo nav jēgas cilvēkam stāstīt, kā nopelnīt auto, ja viņš tev saka, ka viņam sāp celis. Ir ļoti svarīgi ieklausīties. Cilvēka pieslēgšana ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums turpmākai darbībai. Jo tad, kad viņš ir atnācis uz tavu komandu, ka viņš ir paņēmis produktu, tikai tad sākās darbs ar viņu. Ja, un tur es tiešām gribētu atsaukties uz to webināru, uz to informāciju, ko es arī pateicu, iegūstu. Ne jau es pati viņu izdomāju, ja. Es esmu arī nāku uz mācībām un ņemu to, kas man ir tūs, arī kaut kā pielāgoju, izlaižu caur dolaivu prizmu, caur savu pieredzi un attiecīgi dalos no sirds, tāpēc, ka tas ir pamatu pamats. Sadzirdēt. Sadzirdēt un nespiest savu, nevilkt, nepārliecināt, neuzmaukties. Ja? Tie ir tikai daži tādi ne varianti, ko nevajag darīt. Pilnīgi noteikti. Mainīt formulējumu, uzdot jautājumu, veidot interesi. Un ticiet man, tas ir diezgan ātri apgūstams. Tā ir viena no iemaņām, tas ir viens no instrumentiem. Tā kā pilnīgi noteikti dariet, dariet, analizējiet arī jūsu neveiksmes. Tas ir arī ceļš uz veiksmi. Jo tas ir pilnīgi normāli, ka visiem nevajag tīkla mārketingu. Pilnīgi normāli. Nevajag aplaimot visus, kā es saku. Man arī sākumā gribēs, ak, Dievs, tāda iespēja visiem vajag. Visiem nevajag. Ja? Ļoti vienkārši piemērs, nu, piemēram, jūs atnācāt, nezinu, pie manikīra meistaras, un viņi jums tur vīlē nagus un stāsta, klausies, nāc pie manis uz salonu, kā reizi vietiņa ir atbrīvojusies, mēs vīlēsim nadziņus, mēs taisīsim dizainus, mēs varēsim tur iegādāties jaunas lampas. Nu, es tagad fantazēju tā uz ātro, kārtēji spontānais piemērs. Jūs sēžat un domājat, ak, Dievs, lai es šitā pie galda sēžu, vīlēju, taisu pedikīru, ja? Vai vēl kaut ko, tas nav mans. Un, ja jūs cilvēks nedzird un viņš turpina uzmākties, es domāju, ka visdrīzāk jūs pēc kāda brīža nomainīsiet savu manikīru meistari. Ja? Tāpēc šeit nevajag spiest. Sadzirdam, vai cilvēkam to vajag. Un, ja viņam nevajag, nebojājam attiecības. Ja viņam nevajag tagad,
nebojājam attiecības. Ja viņam nevajag vispār, nebojājam attiecības. Vienkārši pieņemam to, kā pats par sevi saprotam. Ne visiem tas ir vajadzīgs. Bet uzmanīgi klausamies un mēģinam motivēt, un kā mēs iepriekš arī runājam, cilvēkam nedaudz pavirzīt to galvu, lai viņš saskata iespēju. Manuprāt, tas ir mūsu uzdevums. Bet redzi, atkal, cik brīnišķīgi tu mācēji pateikt ar visiem piemēriem, un viss vienkārši, protams, ka mēs pie tā nonākam ar laiku, un tas arī ir sava veida tāda izaugsme, kas pēc tam jau kļūst jau kā ieradums un mūsu spēcīgākā personīgā īpašība. Un man Mhm. šajā brīdī, kad tu runāji, arī ienāca prātā, nu, vēl tāds, nu, it kā tāds vienkāršotais variants, jā, piemēram, par dāvanām arī kā mēs cilvēkiem izvēlamies dāvināt dāvanas, ja? Ka ir svarīgi dāvināt dāvanas nevis tās, kas mums patīk, bet atbilstot, atbalstot cilvēka intereses. Un tad tāds ļoti spēcīgs, jā, piemērs, ja es esmu mednieks un tu esi makšķernieks, ja, Jā, un es kā mednieks gribu kolosāli. uzdāvināt tev super, Jā. puper kaut kādu kolekcijas, tur nezinu, kuru tur gadu bisi, ko pielikt pie sienas, ja, un tā, un tu to bisi kā lielu dārgumu. Trīs eksemplāri Mm, pasaulē tikai ir maksā miljonu bez mazvai, un tu man esi tik milzīgs, liels draugs, un lūdzu, es tev uzdāvinu visdārgāko, kas man ir bisi. Sakiet, jā. lūdzu, ko makšķernieks darīs ar šo bisi, ja viņš Es neredz? kā makšķerniece tevi ļoti labi saprotu, jo reāli man patīk makšķerēt, ko es darītu ar to bisi. Vai ne? Kolosāls Vienkārši piemērs. mēs neredzam vērtību. Jā, Un caur komunikāciju, caur jautājumiem no sākuma noskaidrojam, ko šie cilvēki vēlas, kas viņiem patīk. Un atkal jau atsaucoties uz iepriekšējiem kaut kādiem mūsu pirmajiem video, kur bija jā, arī par to, ka stiprās vājās puses bez mazai noskaidro intereses cilvēkam. tieši tā. Problēmas, iespējams, izaicinājumus kaut kādus, vai ne? Tā kā, ak, Jā. Dievs, Ļena, nu mēs varam runāt un runāt, vai tev ir kaut kas, ko tu vēl varētu piebilst, vai gribās vēl piebilst? Es noteikti gribētu teikt, ka jā, kad mēs iemetam tādu informāciju, jā, liekam cilvēkiem pārdomāt, un kā jau to minēju, nākamreiz es domāju, ka mēs tiešām varētu iztirzāt to tēmu, ko tu ļoti veiksmīgi nosauci, analizē un audz. Jo bez Mhm. analīzes, manuprāt, tā attīstība nav iespējama. Kolosāli. Nu, šodien atkal tad saku tev milzīgu paldies. Atkal ejam savās gan darba, gan ģimenes, gan visādās citās taku taciņās un gaitās. Un saku paldies tev par veltīto laiku un ceram, ka mūsu šie tikšanās video noderēs vēl vairākiem cilvēkiem tik tiešām kardināli mainīt savu dzīvi ar kompāniju Dolai. Saku tev mīļi paldies! Paldies! Tā. Paldies tev un tiekamies atā!